Līdz 31. maijam topošiem uzņēmējiem iespējams pieteikties bezmaksas profesionālām konsultācijām par uzņēmējdarbības uzsākšanu, kā arī atrast investoru biznesa idejas realizēšanai. Šādu iespēju piedāvā Nordea banka. Pēc tās ekspresa aptaujas, ko mēs veicam, tad izskatās, ka latvieši lielākā daļa no viņiem ir domājuši par to, ka varētu dibināt savu uzņēmumu, bet tikai aptuveni katrs 20. ir vai tik tālu jau ticis, vai kaut ko reāli vismaz sācis darīt, lai šo procesu uzsāktu. Bezdarba līmenis Latvijā šobrīd jau tuvojas 20%. Tajā pašā laikā uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis šobrīd vēl joprojām ir salīdzinoši zems. Tādēļ banka sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolas mentoru klubu un Baltijas coachinga centru uzsākusi jaunu programmu. Mēs dosim iespēju cilvēkiem, Nordea klientiem, gan bezdarbniekiem, gan arī jebkuram Nordea klientam, vai viņš strādā algotu darbu, vai ir mazais uzņēmējs, piedalīties programmā un satikt, nonākt no savas idejas līdz reālam biznesa plānam. Ar coachinga palīdzību topošajiem uzņēmējiem banka palīdzēs nospraust skaidrus mērķus, kā arī sastādīt plānu, kā tos realizēt. Pētījumi rāda, ka coachingu sesiju rezultātā dubultojas darba ražīgums un paaugstinās uzņēmuma ienesīguma rādītāji. Savukārt uzņēmuma konsultanti jeb mentori sniegs praktiskas konsultācijas no pieredzējušu uzņēmumu puses. Saistībā ar mentoringu nereti cilvēkos raisās jautājums, vai viņu biznesa ideju kāds nepiesavināsies. Jāsaka, tas ir tāds diezgan tipisks mīts, mīts, ar ko mēs neesam sajūsmā par pašu mentoringu, bet par to pilnīgi noteikti nebūtu jāuztraucās. Mentori nodrošina konfidencialitāti projektiem. Turklāt mentori jau paši biznesā ir daudz ko sasnieguši, ir pietiekami turīgi, tāpēc jaunas idejas viņiem nav nepieciešamas. Svarīgi, ka Nordea banka atbalsta programmas noslēgumā palīdzēs atrast arī investoru idejas realizēšanai. Pieteikšanās notiek līdz 31. maijam, pēc tam ir 4 līdz 6 mēnešu laika periods, kad cilvēki tiekās ar savu koču vai mentoru un gatavo to biznesa plānu. Un septembrī tad tiek norganizēts, ātrais randiņš, kura laikā mēs saicināsim potenciālos investorus un šiem topošajiem uzņēmējiem būs jāprezentē savu biznesa ideja. Jāpiemina, ka aptuveni 60% Latvijas iedzīvotāji ir apsvēruši domu par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Tomēr tikai 5% no visiem respondentiem jau raksta biznesa plānu vai meklē potenciālos biznesa partnerus. To, cik Latvijas iedzīvotāji ir gatavi pieņemt makšķeri, lai pēc tam noķertu zivi, redzēsim pēc projekta noslēguma.